Hello. Um, this is just my take, what I look for when I'm selecting cattle for pedigree breeding. Šī prezentācija būs kā viņa pieredze, kas viņam ir svarīgs un ko viņš ņem vērā atlasot šķirnes izcelsmes dzīvnieku savā saimniecībā. My name's Andrew Hughes. I was born in Wales, a little place just off England. Tātad dzīvis Andrew Hughes ir tuvu pie Walesas. I started my career working with pedigree Herefords. Un viņš uzsāka savu karjeru ar tīšķinas Herefordiem. And then I moved to a freelance stockman, which is working with any breed for anybody over the UK and just helping them with the show and sale cattle, halter breaking them, washing them, grooming them. Un tagad viņš kā pašnodarbinātais palīdz vairākām saimniecībām, jebkurā vietā Anglijā, atlasīt dzīvniekus, izvēlēties, sagatavot viņus šoviem, praktiski gan izklāpa fermas menedžers tieši kā mūsu zootehnici. But 12 years ago, I took a job at Coley Herefords in West Yorkshire. Un West Yorkshire viņš uzsāka darbu pirms 20 gadiem. It's just West Yorkshire. Yeah. It's a 60-acre grassland farm producing pedigree Hereford and Angus for shows and sales. Tā bija Hereford un Angus saimniecība, kas sagatavo dzīvniekus šoviem un tirgošanai. And I'm lucky enough that I've been asked to judge throughout the UK and throughout Europe up to now. Un līdz šai dienai viņš ir bijis kā tiesnesis visā Anglijā un arī citās valstīs līdz šai dienai. This is just about some different breeds. We have all these in the UK. So you're starting which breed suits your system best. Un tātad galvenajā selekcijas pirmie punkti ir saprast, kura šķirne vislabāk atbilst jūsu saimniecībai. So we just go through native or continental, a hill farm or a lowland farm. Un tātad pirmais, kam viņi iet cauri, vai tas būs vietējais vai kontinentālās šķirnes. Un tātad arī otrs, kam viņi skatās, vai šī ferma atrodas tātad kaut kur kalnainā apvidū vai zemēs. What's your neighbour farming? Is he doing well? What customers you have? Viena arī no kritērijiem ir, ko kaimiņi audzē, kādas šķirnes, kā viņiem veicās, kādi ir pircēji, ko vēlas viņi. And then looking at handling facilities with the temperament of the cattle and the health status. Un tad arī par fermas kā menedžmentu un par kāds temperaments un kāda arī veselības stāvoklis. So this is just a brief thing, the different breeds, what the Aberdeen Angus brings to the game, the versatile, maternal, high growth rates, and there's a strong demand throughout the UK and Europe and South America for this breed. Un Aberdeen Angus šķirne, tā ir ļoti daudzpusīga šķirne, viņa ir pārsvarā maternālā šķirne ar augstiem augšanas rādītājiem, ar lielu pieprasījumu gan Anglijā, gan Dienvidamerikā. The big short-horn, maternal, sustainable, they're versatile and they're very easily managed. Un tad ir šorthorn šķirne, kas arī maternālā, viņa ir arī daudzpusīga, viegli menedžējuma šķirne. And then you've got the Galloway, and the Belter Galloway comes into this. They're very hardy, low input, and quality beef as well. Un tad ir Galloway šķirne, kas mazliet ekstensīvāka šķirne, bet arī nav tik daudz viņā jāliek iekšā, bet arī ļoti kvalitīva gaļa. And then you've got the Hereford, the most docile of all the breeds. Easy calving, maternal, and very easily managed. Un tad ir Hereford šķirne, kas ir visvieglākā atnešanās, ļoti maternāla šķirne, un praktiski no visām šķirnēm visvieglāk menedžējumā šķirne. And lastly, the Highland, with very hardy cattle, low input, good conversion of not very good grass. You'll find them in the Highlands of Scotland around 2,000 feet above sea level. Un tāda Highlandas šķirne, kas jau šiem šķirnēm arī tātad, kam nav nepieciešams šīs augstas klases ganāmpulku, bet ļoti labi pārstrādā un izmanto zemākas kategorijas, varbūt barību, un pārsvarā viņas Anglijā ir atrodamas kalnainākajos apvidos. And then a breed, the British Blue,
It used to be the Belgian blue, where they originated, but as it's gone on, they've got slightly less muscle in the UK, and we've improved their locomotion. Un tad ir britišu zilā šķirne, kas praktiski ir tā pati beļģu zilā šķirne, bet viņa mazliet salcināta uz kādu, uz citu virzienu ar mazliet vieglākām kustībām. Tas ir apraksts, neminējies. There was superior carcass improver, and the killing out percentage is high. Meat to bone ratio is really good. Tātad viņiem ir uzlabotās karkas kvalitāte un viņiem ir palielināts izskāvums, gaļas kvalitāte laba, laba proporcija kauliem pret gaļu pret kauliem. You know about the Charolais, terminal sire, exceptional growth and training. Un tātad to mums jau visiem zināmā Charolais šķirne, kas pārsvarā ir terminālie buļļi un viņiem ļoti izcili augšanas rādītāji un karkas. And the Lynn is an early maturing breed, again a carcass sire, confirmation, very maternal. Un limuzīna šķirne, kas ļoti agri ir ļoti agri nobriest, arī ir tā šķirne, kur buļļi uzliek karkas un arī makarnālā šķirnes. And then we've got the Soleil, the maternal fertile. It's an easy calf and an ideal cross, and very hardy. Un salējas šķirne, kas ir maternālā, auglīga šķirne, vieglas ļoti atnešanās, ļoti ideāli kruskojumos strādā. And the Simmental is a little similar to the Charolais, but it's a very milky breed. They make excellent suckler cows, excellent cross cows. Then the terminal sire, and they've got good growth rates. Un cīmentā šķirne, kas ir pienīga ļoti šķirne, kur ir man paizūkas. Jā, tātad ļoti labas dzīvītāju govis, un viņi izmanto gan kā maternālos buļļus, gan arī kā terminālos, šos gaļas ieguvēju buļļus, un arī ļoti labi augšanas rādītāji un kārtas veidošanas pazīmes. So we'll move on to the phenotype of the animal. Un tālāk iesim pie dzīvnieku fenotipa. I mentioned the head a lot today when evaluating the bulls. I think it's important. It's the first thing you notice on the animal. Un daudzi šodien pieminēja arī dzīvnieku galvas, kā jūs dzirdējāt, un es uzskatu, ka tā ir viena no pirmajām pazīmēm, ko dzīvniekam arī ir jāvērtē, kā viņi ir. It's a preview of what's to come through the rest of the body. Jo galva ir kā paraugs tam, kas sagaidāms un kas nāks no, kas ir visā pārējā ķermenī. With the bulls, you want a wide muzzle that encourages the grazing. Tātad buļļiem mēs gribam platu kurniņu, kas tātad norāda, ka viņš labi pārstrādās, labi graudīs zālāju. He must have a good eye as well and it well set into his head. Jābūt arī labām acīm, viņām jābūt ir harmoniski ievietotām viņa ķermenī, viņa galvā. And the strength of jaw as well, and that shows his character. Un arī labam žoklim, žoklis stiprumam, jo tas parādīja dzīvnieka raksturu. And I'll just go into a little bit when the jaw itself. The teeth must touch the pad. If you check the teeth, open the lips, the teeth must touch the pad, not behind, not in front. Un, ja paver muti vaļā, tas ir ļoti svarīgi redzēt, vai zobi ir tieši pretī apakšžoklim. Viņi nedrīkst būt ne priekšā apakšžoklim, ne aiz apakšžoklim. And the females, you need a feminine head with, we like the big ears and the bold eye and the broad muzzle. Un tēlītēm viņām ir jābūt vienām ausīm, acīm, arī plats kurniņš. Maybe you can't see the picture so well, but we like this type of head on an Angus cow. A good length, big ears, width between the eyes. Un te ir labs paraugs, ja jūs viņu bildītāji redzat, tās galvenās pazīmes lielas ausis, acis novietotas pietiekoši atstatus viena no otras labā attālumā un labs arī galvas garums. Again, just it's breed character, style and presence. Jo, jā, praktiski tas parāda viņa raksturu un kas šim dzīvniekam tālāk būs.
We like in the UK cattle to look over the gate, not through it. Jā, un svarīgi ir, ka arī viņi stāja, ka galvu viņš tur augšā, nevis, kad dzīvnieks skatās tā kā apakšā nolieksies visu laiku zem vārtiem, bet, kad viņi stāja, ka viņš galvu visu laiku skatās pāri vārtiem. So if we move on to the skeletal structure of the cow, the skeleton starts at the nose and it finishes at the tail, which should touch the hocks, be as long as the hocks. The skeleton starts at the nose and ends at the tail. Un tātad nākamais mēs ejam pie skeleta, un skelets tātad sākas no degungala, beidzas ar asti un lejā līdz atsmējām locītām. And the head wants to be carried by a long female neck. You can see it on this cow here. Or a masculine, broad, wide neck on the bull. Un tātad galvu telītē mēs gribam, lai galvu nes slaids garš kakls un buļļiem liels muskuļots kakls. And then that's got to translate, once it comes off the neck into the shoulder, this angular shoulder here, from here to here, it needs an angle. Un tur viņš norāda leņķi, kādā virzienā nepieciešams būt no plecu daļas līdz kājas, līdz krūšu kaulam. The female doesn't need the width on top of the shoulders, but the bull does. So the bull needs to be wide, the female more wedge. Un tātad telītei vajadzētu būt šaurākai šajā daļā, bet bulim, uz kurien savliek liela masa, tad tur viņiem vajadzētu būt platākai. And then that leads into this deep chest. From here to here, great deep chest and depth from the pins down to the flank here. Un tālāk uz dziļu ķermeni, tātad pie punktu, ko viņš rādīja priekšā, pie krūša līdz aizmugurai pie kājām. And then with the ribs well sprung, so these ribs here, it's like a barrel. The better they are, the wider they are, and there's more room. Un ribām jābūt pēc iespējas apaļākām, tātad ne uz leju, bet viņas iziet ārā tātad no karkasa. And there's a difference between depth of body there and an animal just with a big stomach. Un, protams, ir liels atšķirības, vai dzīvnieks ir dziļš, vai viņam vienkārši ir liels vēders. So we look for a level top line across here, right through the spine, and that continues on down to the tail. Un tālāk pa muguru līniju un lejā līdz lecmai locītājai. So it needs to be wide through the rump. Gurnos jābūt platam. And again, depth throughout here. Un dziļumam šajā daļā. And then length from hook to pin, from here to here. Un garums, krustakaula garums jābūt. And this is where the importance of the head comes in. Un šeit ir šī galvas nozīme. This length here from the top of the pole to the end of the nose. Šis garums no pakaus, galvas augšas līdz deguntiņiem. Is the same length from the pins back to the hook. Ir tieši tas pats attālums, kas no krustu kauliem līdz gušu kauliem. Krustu garums. I mentioned one or two today, the high tail head. This needs to be here and well set in. Šodien es arī pieminēju asti piepaceltu. Tas, ko es vēlos redzēt, ir buļļiem un govīm šīm astē ir jāiegūst iekšā tā kā pildē. Smuki uz, tātad nepapacelt uz augšu, bet skaisti. So the female then wants a bit of shape and second thigh. She's quite a deep cow, this, it comes down. The hocks. Un ķermenī tātad govīm mēs gribam, lai šī muskuļu masa tātad iet lejā līdz lecmai locītājai. Again, very clean throughout, and not too much brisket. This cow has got brisket here, but that's more to do with the stockman feeding her too hard for a show. Un tas, ko grib, lai govs, lai šī dzīvnieki būtu tīri, tādā ziņā, ka nav šī nokrēnā brisketa. Šajā bildē gan šī brisketa ir diezgan liela, bet tas ir dēļ tā, ka šis dzīvnieks ir speciāli uzbarots priekš šova. And then bone in the legs,
it doesn't need to be too fine, but also it doesn't need too much bone that is, it could be a carving problem. Un arī šiem kauliem, šim procesam ir jāskatās, lai nesarežģītu šīs atnešanās, viņiem ir jābūt labi izvērtētam. Again, balance is the key. Balans ir atslēgas vārds šeit. This is just what we're on as a drawing, but this long neck, Garš tātad kakls, tas man gribam level top line, laba muguras līnija, and then you get a level white full rump, liels šķīņķis, and then the long deep and the thick. This is the hind quarter, and then this is the second thigh going down to the hock. un piepildīts šīm aizmugurē muskultūra gan augšā, gan aizmugurē šīm satrukšanām, lai viņi būtu pilni. And then smooth shoulders. Un tātad gludi šī plecu daļa, lai viņi tātad neiet ārā, lai viņi neapgrūtinātu dzemdības. And then neat and trim through the brisket and up through the dewlap. Un kā šeit var redzēt, tātad īsti dzīvnieks, kuram šī briskata nekarājas. With the four, we'll go into structure a little bit, the 4 feet in the right place. Un kājām ir jābūt vērstām uz priekšu, neizvērstām vai ne uz iekšā, kas ir ievērstām. So with the bulls, there's 3 things a bull needs to do. Un tātad būlim ir nepieciešams 3 lietas, kas viņiem ir jāspēj darīt. He just needs to eat, walk, and reproduce. Ēst, staigāt un reproducēt. So we start with the masculine head again, with the wide muzzle, strong jaw. It enhances all the foraging ability. Un tātad sākot atkal ar galvu, tātad mēs gribam lielu un galvu, stingru, žokli, lielu, platu urnīņa daļu, lai kas tātad var nodrošināt šo labo zāles lūkšanu. With the walking, he's got a good sized feet, evenly shaped, and he needs that athleticism on the move. Un kājām tātad jābūt ir vienādām, labas formas uz priekšu, vērstām, un arī viņam jābūt ir atletiskam savā gaitā. And then obviously, I mentioned testicles again today a few times. This is so important in the bull, which we'll just look into in a minute. Un nākamais ir sveiklinieki, ko es esmu jau pieminējis vairākas reizes izšalē, un tālāk mēs arī par to parunāsim. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? So the good sized feet and evenly sized toes. With the feet, it's essential for longevity to have good feet. It's bad. You good? Tātad runājot par kājām un reizīšiem, tas ir ļoti nozīmīgi, lai šī forma būtu pareizi, jo atkarībā no tā, vai šī dzīvnieks vienlīdzīgi liks svaru uz kājām, būs atkarīgs viņam dzīves ilgmūžīga visu ganāmpulkā. So if you pick a bull or the family's got bad feet, you're buying a bull every year if you don't pay attention to it, because that's where they'll go wrong. And the older they get, the worse they get. Un jāatcerās, ka ar vecumu šīs nav problēmas arī, vai kāju problēmas eskalēsies, tāpēc, ka, lai nebūtu tā, ka jāpērk bullas katru gadu no jauna, pie šīm lietām ir jāpievērš uzmanībā pērkot dzīvnieku. So heel depth, push and pass them, athleticism, and foot health are all important in locomotion. Un tātad vēzīša dziļumam, fleksibilitātei un atletiskumam, tas veselībai, tas viss ietekmēs šo gaitu dzīvniekam un viņam ilgmūžīgi visu. And then the pictures you can see are not desirable. This is not me, but that just means the feet turned out at 10-3 or worse. Šis pirmā bilde noteikti tas, ko jūs nevēlaties redzēt, ka šie priekšējās kājas ir izvērstas uz āru. And it's as bad with the feet turned in, not the same. Arī uz iekšu mēs nevēlamies, lai mums būtu. And then the hocks need to be straight from behind, not
splayed inwards or not outwards. Un arī lecamās locītavas aizmugurē skatoties, kājām ir jābūt taisnām, viņas nevar būt ieliektas uz iekšpusi vai izvēršas uz ārpusi. And then the fertility. Un tālāk pie auglības. Testicle size and shape and suspension is of the utmost importance in determining early fertility bulls. Tātad šie sēklinieku izmērs, forma un arī cik viņi ir vieturīgi pie viņa ķermeņa būs ļoti nozīmīgi, lai saprastu jau agrā vecumā, cik šis bullis ir auglīgs. In general, we measure testicles in the UK, so a bull at 24 months should be at least 34 centimetres. It would be desirable if he was 38 centimetres, but the minimum is 34. Anglijā tātad šos sēklinieku izmērus mēra buļļiem pirms iegādes vai pirms slēgšanas ganībās. Un ideāli ir, ja viņiem ir vismaz ir labi, ja vismaz 34 centimetri gadu vecumā, 24 mēnešu vecumā, superīgi ir 38, bet minimums ir, lai nebūtu zemāk par šiem 30 centimetriem. And then we usually do where I am, we do a full MOT. We'll check the feet, locomotion, check the testicles. Un tas, ko mēs darām, kā vērtētāji, pirmais, ko mēs pārbaudam izaudzēt buļļu, ir viņa kājas, pēc viņa mandība, barbarīgs. If you feel that each testicle and make sure they're firm, it's like squeezing a tennis ball. Un tātad, ja mazliet spaidīsiet viņus, viņiem ir jābūt kā tenisa bumbiņiem, viņi nevar būt pārāk durīgi. Body condition score? Tātad ķermeņa kondīcijas punkti. Yeah, we run from 1 to 5. 5 is a well-fed bull that's just come out of one of our shows or sales. We need to bring him back to a condition score of 3 to 3.5 before he goes out to work. Un tā ir tā interesantā lieta Anglijā, lai būlis piedalītos šovos, viņam ķermeņa kondīcijā ir punkti, viņi dod no 1 līdz 5, viņiem ir jābūt ķermeņa kondīcijai vismaz jābūt visiem 5 punktiem, lai viņš šovos varētu izvest un lai viņi varētu parādīt. Bet pēc tam, pēc šova, pirms viņu liek atpakaļ ganībās un liek uz dzīvniekiem, viņiem ir jādabā atpakaļ kondīciju uz 3 līdz 3,5 priekš strādāšanas. Because with some bulls, the feeding, if you're feeding for shows and sales, that can affect the fertility. Jo pār dzīvnieka, protams, nobarošana priekš izstādes kondīcijai, tas ir par daudz dzīvniekam un tas var ietekmēt dzīvnieka auglību. So we also, for our herd health as well, the bull, he gets vaccinated for bovine viral diarrhea, BVD. Un dzīvnieki mēs arī testējam un pārbaudam, mēs pārbaudam šo bovine virusālā diarreju. He'll also be blood tested for leptospirosis. Leptospirozi pārbaudam. And IBR anyway, which is a pneumonia. Un vēl viens dzīvnieks, ko es nezinu, bet kas kaut kas saistīts ar šīm zaudēšanu. And then we usually get the vet to semen test the bulls as well, where he puts a probe in. The bull ejaculates into a tube and he puts it under the microscope and checks that the bull is fertile enough to go and serve our 20 cows, 30 cows. Un buļļi, pirms mēs viņus laižam pie govīm, viņiem tiek pārbaudīta auglība, atnāk kādu speciālistu, bullis ir, lai strādātu trauciņā, viņš šeit mazāk, un tad pārbauda uzreiz mikroskopu, vai ir tādu pietiekoši daudz aktīvo spermatozīdu, un šī bullis ievērojams. Pirms vispār vaisim no laižam pirksam. So the cows, their main function is to milk and rear a calf, so the udders is so important. So 4 even teats in each corner.
Un, protams, priekš govīm viņa galvenais uzdevums ir dot pienu, tātad svarīgi pazīme, kas tiek arī pārbaudītu govīm ir vai desmīgi visi kupi ir katrā satiksmī. And obviously they need a calf every year. 365 days is their calving interval. Un, protams, arī vēlas, lai teņš būtu 365 dienās, vismaz viens teņš būtu. So there's a lot of factors that affect the cow's fertility, including breeding, body condition, calving history, and diet. Un ir daudz faktoru, kas ietekmē govs auglības rādītājus, apmešanās spēju, un tā noteikti gan barošana, gan uzturēšana, gan viņas vēsture, kā viņai ir ar teņiem bijis. So if we move on now, there's balance and there's hormonal balance. Balance is just the overall look of the bull, how you think he balances out from front to back. Nākamais mēs ejam pie hormonālā balansa, un balans ir tas, kā mēs paskatāmies uz dzīvnieku un redzam, kā vispār kāds viņš ir, vai viņš ir balansēts uzbūves. The hormonal balance is about, is your bull fertile and is your cow fertile. Ja viņš būs hormonāli balansēts, tad dzīvnieki būs gan bulls būs auglīgs, gan govs būs auglīgs. The testosterone in the bull makes the muscle and the estrogen in the female makes the fat. Tātad bullim, ja viņam ir kārtībā hormoniem un testosterons darbojas, tātad viņam ir muskuļi, viņš to parāda. Ja govī ir savi hormoni kārtībā un estrogēns strādā, estrogēns taisa taukus, jā. Testosterons taisa muskuļus, estrogēns taisa taukus. So if the bull is hormonally balanced, he will have tone and shape to his muscle, but he also, as he gets older, has evidence of the muscling on his neck that you see on big older bulls. Un tātad, ja bullim kārtībā ir visi hormoni, tad viņam noteikti viņš ir toned. Viņš ir labs, viņam ir labi muskuļi, izveidojas labas formas, un arī kā viņš paliek lielāks, viņam veidos tādu šitā antrikota daļa, šī pašā daļas kakla. And the hair on the bull is coarser. It's coarser over his head, his neck, his tail hair, and the neck crest will naturally be darker than the rest of the body hair in breeds you can see, not Charolais and Angus. Un arī pie labas hormonu darbības šis apmeklējums uz galvas, viņš noteikti būs vairāk coarser, skruļēns, jā, pareizi saku, jā. Rupjāks. Jā, viņš ir rupjāks un skruļēnāks, arī tas pats uz kakla, uz astes, un noteikti šī daļa, uz kakla daļas būlim, viņi pie labas hormonu darbības būs tumšāka. So with the females, they should be well-fleshed, full-bodied, and the hair will be much more silky in nature, and the tail hair will be a lot finer. Un pie telītēm viņas, ja viņām labi darbojas viņu hormonas un estrogēns, tad viņas labi ņemsies miesā, viņas būs pilnīgas, un viņu apmeklējums būs zīdaināks. Viņa asti būs noteikti jau netika kukla kā būliem plānā. Zīžaināka, smalkā. Paldies, smalkā. So you want ladylike females with more refinement, and it's a saying from the guy who did your talk last year: faces like princesses and butts like cooks. Un tas, ko varbūt tie, kas jau bija pagājušajā dzirdēji, tas ir arī Anglijā šo teicienu izmanto, ka telītēm viņas nevar būt tik muskuļotas un višķīgas, viņām jābūt sejņai kā princesēm, bet bībenām kā virējai. Ja? Kārtīgai virējai. I've learned that your breeding values over here are just your 200-day weight and your 365 day, just 200-day weight. So in the UK, we use EBVs, the estimated breeding values. Tātad šie EBV, tas ir šis prognozējumais novērtējums ģenētiskais, un Latvijā mēs viņu veicam tikai 200 dienās, bet Anglijā viņu veic, viņu izmanto. It's about pedigree and performance data is analysed to calculate
how much of each animal's performance is due to breeding merit. Un tātad šo tātad novērtējumu šim EVV novērtē, cik ļoti dzīvnieks tātad nodos šo savus gēnus, un viņš tiek aprēķināts balstoties uz visiem šiem rādītājiem, kas tiek doti par gan radiniekiem, vai kas bija katrai pazīmē atsevišķi. Tad, ja Latvijā tas ir dzīvnieks atšķirot, tātad kāds dzīvnieks ir bijuši peļiem, vai kāds dzīvnieks viņai brāļiem un citu līniju radiniekiem. Also, it takes into account the environment in which the animal's being raised. Un arī aprēķināt viņus ņem vērā vidi, kurā dzīvnieks tiks audzēts, vai tas ir ganāmpulks vai valsts vai kāds reģions. The figures are calculated using measurements from the animal itself, which is scanning, and measurements from the animal's herd mates. Un tātad datus priekš šo EVV aprēķinu tiek ņemts no dažādas izstāsmes, tie varbūt mērījumi saimnieciskā uz vietas, svari, pazīmes. So this is an example of the chart we get. Šis ir paraugs, kā viņiem Anglijā šis ģenētiskais novērtējums tiek attēlots dzīvniekiem. This bottom line is a baseline, that's an average for the whole breed, of any breed. Pašā apakšā saimnieki redz, kāds ir pašā populācijā vidēji rādītāji. But they just do this breed by breed. Breeds don't interact. You can't get the Angus figures do not correlate with the Hereford figures. Un šie novērtējumi svarīgi tiek veikti katrai šķirnei atsevišķi, jums viņi savā starpā šķirnēm nekorelē. So this is saying, just a quick example, he's a very easy calving bull, his daughters will be easy calving, and his gestation length is short. Un šis labs piemērs, viņam ir redzēt plus 9,2 pirmajā tabulā pie EVD. Tas pie atnešanās viegluma, viņš būs tāda viegla atnešanās, nākamais 7,5 ir maternālais atnešanās viegluma, tas nozīmē viņam meitām arī būs viegla atnešanās. Un nākamais ir gestation late, kas iekrāsots ir 5,9, tur ir mīnus, viņš, protams, ir mīnus zīme, jo tātad ir samazināts šīs atnešanās periods, starptautiskais periods, tas ir tas, ko mēs vēlamies, lai pārāk ilgi neievelkas. Tātad ir arī labs rādītājs un kas ir vēl dzimšana plus 1,4, tātad arī šeit maziņi. The biggest problem with figures that we get in the UK, and I agree with it, is the accuracy. So this might say it's an easy calving daughter, but there's only a 51% chance it will be. There's a 49% chance it'll be a hard calving daughter. Bet lielākā problēma arī Anglijā pie šiem rādītājiem ir ticamības koeficients, un tas ir šī nākamā ailīta ar procentiem, un kā mēs redzam, tur bija 7,1%, jau atnešanās vieglumam ir 51% ticamība. Tas nozīmē, ka 51% ticamība, ka būs tāds, bet vēl ir tie 49, ka varbūt tomēr nebūs. Tas bija atnešanās vieglums, tas arī ir jāņem vērā, ka tas ir ļoti saimniecības ietekme. Vai viņiem varbūt ir ļoti laba atnešanās, bet ja saimniecībā, teiksim, jūs un pārgalosiet, tad procentu nebūs svarīgi. So this is what it means. You can go through them all. The calving ease is obviously ease with which bulls progeny will be born, and down to their daughter's calving ease, gestation length, birth rate or potential birth rate. Tas dziļāk neieiet, bet praktiski šajā tabulā ir aprakstīts, ka katru no šīm pazīmēm apraksts, kas tas ir, kā piemēram atnešanās vieglums, cik tiešai tas nozīmē, cik buļļa paši teļi viegli atnesīsies, būs liela ieteikti no tā, cik šie buļļa teļiņi būs lieli, atraudzīgi jau māc svēdrā, tad ir maternālais atnešanās vieglums, kas ir, cik šī būs teles, viņa meitas, cik labi nesīsies no viņa ģenētikas, kāds tāds attiecīgās līgas skelets vispārējais, un, protams, atnešanās vieglums, atnešanās vieglums, bet šis starpatnešanās periods, dzimšanas svars, 200 šīs visas tās pazīmes, kam šī ciltsvērtība prognozētā tiek aprēķināta. Es teicu, ka es neiedzināšu, bet man patīk, ka viņš nevajag apstāties. Yeah. So for eye muscle area and rib fat depth,
these are physically done on farm with a scanner. The guy comes with a scanner and he scans the 12th and 13th rib, which is around this area here, and that gives him an indication. He scans here for eye muscle, and he scans here for fat depth in the run. Un tad nākamais, ko viņiem ierod saimniecībā, un saimnieki arī, ka viņi skenē šo muguras muskulu, cik viņš tātad bija biezs pie 12-13 ribas, un tad vēl divās vietās, un aizmigurēja to, ka viņš rādīja, ka viņi šo taukā arī apjomu skenē. So he can give you raw data there and then of what it is, but the figures then go away and are re-evaluated due to the age of the animal and what breed it is. And then you get these, that's when you get these figures here. Un visu šos datus tiek likti kopā, un tiek aprēķināti rādītāji, mitīgā indeksi. We also get a chart like this, and this is just way easier for me to follow. Everything to the right-hand side is good. Everything to the left-hand side is not so good. Mums visiem vienkārši iekārtoja, ka viss, kas ir pa labi, labi, viss, kas pa kreisi, nav labi. But, Ir kur augt. Viss, kas ir pa kreisi, ir kur augt. Just the last thing on EBVs, if you're doing it, it all depends on what figures you put in. If you weigh your calf at home and it's 55 kilos, and you put it down as 40 kilos, the figures don't work already. Bet visā šajā procesā viss svarīgākais ir saimnieka darbi. Ja saimnieks nosver dzīvnieku pie piedzimšanas, un viņš ir 50 kg, bet kaut kādā iemesla dēļ saimnieks izdomā, ka viņš ir sistēmā ierakstīs, ka viņš ir 40 kg, ja tās skan labāk, vai cipars skaistāks, tad viss šī sistēma nestrādā. Tāpēc pamatsošajā sistēmā ir tieši saimnieku precizitāte. That just means you're 15 kilos lighter and your 200-day weight will be better. But then as you get there, and then you see you drop off. Jā, šādā veidā iedodot mentorējumus datus izskatīsies, ka, teiksim, ir ļoti labs dzīvības pieaugums līdz šim atšķiršanas vecumam, bet pēc tam izskatīsies, ka šis būs ļoti maz pieejamās līdz gada vecumam. Kontrastā. So we go on to pedigrees. If you're a pedigree breeder, the cow families, this is the best part of breeding cattle. Tālāk mēs runāsim par dzīvnieku izcelsmi, tātad par šķirnes dzīvnieku audzētājiem govs ģimene ir pati nozīmīgākā lieta, viena no nozīmīgākajām lietām jūsu saimniecībā. So we're looking for prolific breeders. Does the cow have a calf every year? Is there daughters in the herd? Has she got milk? Is she good on her legs? Has she bred a bull before? And these are the types of females we need to buy the bull from. Un tas ir pirmais pie buļļu atlasi, ka mēs gribam ierastīt. Viņš grib ierasties saimniecībā un viņš grib izteikt kādas ir govs viņu interesē, kādas ir govs, cik daudz viņa, teiksim, pienu devusi, kādi trīs teļi bijuši, vai viņai kāds teļš ir izkrītas, kādi bijuši ries māte. Visa šī informācija no kādas govju līnijas nāk, būs atkarīgs, cik labs šis būlis tālāk būs jūsu saimniecībā. So it's just in a quick example of that in the Hereford Herd Book was closed in 1800 to stop any more crossbred cattle coming in, so they were pure breeding from 1800, and there was 250 female lines when they shut. Un mazam piemēram par Hereford šķirni viņiem 1800. gadā viņi aiztaisīja tādu ciešo ciltņāmatu govju, un tajā bija 250 govju līnijas. So Ģimenes, govju ģimeņu līnijas, jā. Within a short time, there was a possible, it was cut to about 150 families, so there's a possible 150 families. So by the late 1980s, there had been 800 first prize winners at the Royal Show, which was the biggest show in the UK at the time. Un no šim 250 ilgākā kādā laika periodā palika līdz 150,
ģimenēm kādām piešķirtas. Un laika periodā, tātad no 1800. līdz 1980. gadam, tātad 180 gadiem, viņi bija izpētījuši, kad šovā, kas ir viņiem viens no slavenākajiem šoviem, no 801 vietu ieguvējām. So out of 150 possible families, 70% of these came from just, out of 150 families, the 800 first prize winners, 70% came from just 30 families. Un tad no šīm 800, kas par šiem gadiem bija 801 vietas ieguvējām, un saprat, ka 70% nāk no vienām un tām pašām govju ģimenēm, tikai 30 no 30 govju ģimenēm. Kopā bija šajā šovā piedalījās ap 150 govju ģimenes, kas tilpskajām tā vieta, bet 70% tās bija tikai 30 govju ģimenes, kas visu laiku iegūta pirmās vietas. So when you're selecting your bulls out of here, you're selecting for traits you need. Do you need more milk? Do you need a frame score bigger? Do you need better feet, legs? Un tad, kad jūs šeit, piemēram, atlasat dzīvnieku, jums pirmā doma ir jābūt, ko jūs gribat savā ganāmpulkā uzlabot, kādu saucību jūs veicat, vai jūs gribat uzlabot, ka jums ir vajadzīgs kājas labāk, vai jūs gribat paaugstināt piena rādītājus savam govim, vai jūs gribat, lai jums būtu lielāki karkasi. So if it's possible, look at the dam of anything you're buying, bull, female, if you get the chance. And with pedigrees, it's great because you can check everything. You can check what she's sold in the past. You can see what she's bred in the past. Un viņš liek lielu uzsvaru uz šo izcelsmi, ja ļoti labi šī izcelsmi jūs zinām, tad jūs varat analizēt, ko jūs esat audzējuši līdz šim, kas ir izdevies, kas nav izdevies, un šo informāciju likties. So if you check it, you need to avoid any problematic ancestors regarding milk, temperament, other quality, bad feet, etc. Un jums noteikti jāizvairās no jebkuriem pēcnācējiem, kas nāk no ģimenēm, kam ir slikts temperaments, kam ir sliktas kājas, kam ir slikta uzbūve. Nevajag ņemt šo no šīm ģimenēm. Govju ģimenēm, ne jau no saimniecības. So just to end, to summarise, my personal opinion, the animal should be a good conformation, well balanced, and have that breed character. Un tātad dzīvniekam, lai viņu izvēlēties, viņam ir jābūt labai uzbūvēji, labam balansam un labam raksturam. They should be of the breed type, and I think the spinal construction is important. Un ļoti svarīgi ir, lai viņš būtu savs šķirnes tipisks pārstāvis, un lai viņam spinal construction, mugurkauls, jā, labs. Everything hangs off the spine, and it's around this that the animal functions. Un viss ap šo ir, būs svarīgi. Tas būs tas galvenais skelets, uz kura visu pārējo liekot, ka virsū jūs nonāksiet pie tā, ka jums ir labs dzīvnieks. And then the figures we talked about, EBVs, they can be taken into account, but the animal itself must be appealing to you. Un, protams, visi šie cipari, arī šie ciltsvērtējumi novērtējumi, EBV, arī tā pašā laikā šī genoma novērtējums tomēr attiec uz to, pats galvenais ir tas, ka jums šis dzīvnieks patīk. Your eye is still, the stockman's eye is still the most important thing. The data won't be what you can see if you're tuned in. Jo pats galvenais ir tas saimnieka skatījums un kā saimniekiem par šo dzīvnieku, un daudz jums neradīs problēmas, kaut kā tā. Galvenais tas noteicies, un man esat jūs. Jā, tie dati nebūs, ko skatīsiet, un dzīvnieki būs tas, ko skatīsiet. Look, if you're starting out and you're looking for a breed, just pick a breed you want to see every day at home, and one you're going to enjoy working with because you'll get so much more fun out of it. Un, ja jūs nezināt, kādu šķirti ņemt, ko šķirti, kas jums vienkārši patīk, uz viņu kaut kāds patīkties katru dienu, tad jums būs daudz lielāks prieks ar viņu katru dienu strādāt, un pie viņas iet pašiem. And then one last thing as farmers,
it's in our nature to find the cheapest. But I've learned over the years, you need to buy the best you can afford. And that will be cheaper in the long run. Un tas viens no viņa personīgiem ieteikumiem, kurš tiešām liek mums atcerēties, ka, lai arī tas ir mūsu raksturā, censties nopirkt to, ko izdevīgāko un lētāko mēs varam nopirkt, bet es jums iesaku nopirkt vislabāko, ko vien jūs spējat atļauties, jo tas jums būs lētāk ilgā dzīve, visā dzīves ilgtermiņā, tas jums būs vislētākais. Atmaksās. Tas ir, jā. So the better the bull, the better the genetics, the higher weaning weight of your calves at 200 days. Jā, jo labāks bulls, jo labāka ģenētika, jo būs labāks atšķiršanas svars taļiem. And that's it. Paldies, tas arī viss.